Šitā bomži, bļa. Tas bomžu raidījums. Atkal pie bomži, bļa. Savākušies. Arī, bļa, atkal teiks, ka bomži esam kaut kādi, bļa. Vajag austiņas. Jā. Zaļi balvu, bļa. Kā mēs varētu, kur mums tās austiņas varētu spēr iesprāst? Dīrsā iesprost, es pat nebūtu. nezinu. Labi, labrīt. Mēs esam atkal šeit. Iesāc no jauna, es te kaut ko šito tevi. Vai viss kārtībā, turpinam. Mēs esam atkal šeit. Sāc no jauna. Nav normāli, bļa. Domās, ka es te, bļa, pētu kaut ko grību, bļa. Tā. Pēni pēti, bļa. Tā tad, labrīt visiem. Nu, nē, nu, normāli. Normāli vajag. 3, 2, 1. Labrīt visiem. Mēs esam atkal šeit. Salvis un Rihards. Esam satikušies jau, es nezinu, jau šī būs 11. epizode, vai ne? 11. epizode. Nu, tāda, kur reāli, man liekas, kur mēs skatāmies. Nu, nē, jau Nu, mēs esam safilmējuši arī epizodes, kuras mēs neesam izlaiduši. Mēs Mēs ticam, ka nelaidīsim, jā. Jā. Bet īstenībā labi, kad ir šitie, nu, ja mēs nefilmētu bētlus, tad mēs iespējams bieži vien pieņemt lēmumu, nu, šito nelaižam, bet par cik mums ir jāizlaiž kaut kas. Nu, jā, Nu, tas tad jebkurā gadījumā. kaut kas vismaz tiek izlaists, vai ne? Tā kā tā, es vakardien, man jāatzīstās, grēkoju, man šodien diezgan smagi ir, tāpēc brokastis sarūpēs Alvas, viņš ir pacenties, viņš brīvajā laikā Hesītī piešancē ir sapakojis mums kaut ko līdzņemšanai. Un kas te čīzīši? Jā, čīzburgerīši, tā, nu, tā. Ok. Centos taisīt pats, maizīti, cep. Es īstenībā Goli kāvu. vienmēr neatkarīgi maķis vai Hesis vai vienalga kas, čīzīts mans go-to. Jā, čīzīts ir go-to reāli, tā kā es rekomendēju visiem čīzīšu. Bet ja tev ir jāizvēlās maķis vai maķi... Hesīts. Hesīšu čīzīts. Tāpēc, ka viņš tāds mērčains. Viņš ir mērčaināks, un man ir ļoti grūti, es nezinu, es varu tik viennozīmīgi pateikt, tāpēc, ka maķītī ir tā sarkanā mērce, kur karš kečups sīpoliem. Jā, nē, nu... Bet viņi ir sausāki. Tā kā man arī, diemžēl, vai par laimi ir jāiet ar Hesīti. Pagāt atpakaļ, kamēr tos čaukstošos. Vēl viena svarīga lieta. Karoči tūti decembris. Šodien 1. adventa, by the way. Tā kā priecīgi visiem. Tā bišķi mutinēt ir. Un mēs tuvojamies tam mūsu solītajam laivam. Mums jāsaka reāli domāt, kā mēs to pulufosim. Jā, ja kāds no mūsu skatītājiem mums, ja kādam ir kaut kādas reālas zināšanas vai pieredze vai vismaz sapratni par to, kā uztaisīt tālāk, kā mēs gribam. Tie ir kādi 250 eiro aptuveni vajadzīgi, lai būtu tā, kā mēs gribam. Kā var piezvanīt? Kas jānopērk? Vai tev vienkārši vajag 250 eiro un tad tu tā īsti? Man vajag 250 eiro, un es to parādīšu. Bet nē, tur ir vajadzīgi aparatūra bišķītam, lai tu varētu tā kā tiešraidē palaist to. Nē, nu tā ir. Ok, varbūt kādam ir, zin, ja kādam ir labāks variants, ko varētu ieteikt, nu kā mēs varētu palaist tiešraidē, lai mēs varam dzirdēt miķus un arī varētu pieslēgt telefonu, uz kuru var pazvanīt un atbildēt. Ja ir labāks variants par to Zoom P4, kaut kādi, nu es zinu, kā viņš whatever, es tev parādīšu, kā tā iekārta. Katru reizi, reāli, viņš ir tāds tirsēs, viņš katru reizi saka, es tev pēc tam parādīšu, un nevienu reizi viņš nav man neko pēc tam parādījis. Tāpēc, ka tu neprasi, lai es tev Nu, parādīšu. es jau aizmirstu. Mums ir labi, zini, ķeramies klāt, Jā. noskatāmies, pēc tam varam uzbazarēt. Lielākā daļa jau unsubscribe, kamēr mēs te bazarējām. Nu jā, vispār mēs skatāmies 8. Finālu. Tas ir mums 4. video pagaidi, jā. Un šodien mērosies spēkiem LKI Dībo, kurš ir piedalījies pagājušajā gadā, izkritis 8. finālā pret mūsu draugu Fēliksu. Un viņš cīnīsies pret Daņiku. Daņikam mēs skatījāmies pieteikumu. Daņiks lejā viņi mums ir. Jā. Tāpēc, ko es vēl, man liekas, varbūt es tagad atkal kaut ko te putrojos, bet man liekas, ka tas LKI Dībo ir kaut kā saistīts varbūt ar to sudraba sirds to visu. Es nezinu, kas tas ir labels, vai viņi tā kā, viņš tur čupojās ar viņiem, vai agrāk vismaz tā bija laikam. Tas LKI ir kaut kas, tas tā kā label nosaukums? Nē. Tas ir viņa niks LKI. LKI Dībo ir viņa niks, jā. Un jā, tā kā, es nezinu. Ja man tagad ir jāpasaka, man ir grūti pateikt, bet viņam labi sanāk. Es nezinu, tā, ja no nulles man būtu jāsaka, kurš uzreiz, tad laikam likt vairāk uz LKI Dībo, bet Daņikam arī bija labs pieteikums. Zini, jā, man pēc pieteikumiem, es neatceros, ko es gribēju teikt. No,
Es tiešām nezinu. Whatever. Bet pēc pieteikumiem, jā, Daņiks bija tas, kas tajā behā arī. Laikam behā. Močī. Pieteikums viņam bija zēbis. Visu varēja it kā saprast, ko viņš tur močīja. Kaut kas tāds bija. Visnībā jau vairāk pat baigi laikam neatceros. Nebija nekas tāds baigi paliekošs, man liekas, no tā Daņika pieteikuma. No kura pieteikuma bija baigi paliekošs kaut kas? No kura? Es nezinu, ja godīgi no pieteikumiem. Pirmais, kas man atnāk atmiņā, ir tas Robins Tūrists. Jā, tas bija interesants pieteikums. Viņam tur baigo produkciju izskatījās, tur gribēja pasniegt. Bet, labs ir, daudz lieku laiku netērēsim, ķersimies klāt, kā Dībo versus Daņiks. Redzēsim, kā būs. Es neko nezinu ne par abiem. Ne par abiem neesmu dzirdējis ne to Dībo, ne arī Daņiku. Daņiks tā kā pirmo reizi, ok. Dībo, ja tu saki, viņš kaut kad ir izkrīts pret Fēliksu, nebrīnos. Fēliks labi nostartēja. Vismaz šajā gadā. Nezinu, kā bija citus gadus, kā viņam ir gājis. Bet, redzēsim. Davai, jā, maucam, jā? Es aizmirsu pelīt darbā. 3-7-1. No. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles. Mēs esam jaunā vietā, un tas ir Palādi, un vai mēs varam ienot rokas? Nē! Varam, jā. Īstenībā vēl viena lieta ātri, ko es esmu ievērojis. Tu esi kādreiz pamanījis, ka mums skatoties battle izlakt reklāmu? Nē. Viņi laikam nemonetizē. Ļoti labi. Ļoti labi. Bet viņi sākumā ir ielikuši kaut kāds pašas savas reklāmas taisīšanu. Nē, tas ir visi cool. Tā jādara. Super! Tā ir 6. sezona, jauni džeki un jau redzēti džeki. Visi cīnās par galveno batlu un par galveno naudu un par galveno balvu fondu un vispār. Pirms mēs sākam, protams, liels paldies ir Monster Energy un LV Bet Scores. Ierodam troks, super! Reper pa labi no manis saka, kas tu esi? Labais krasts institūts Dībo, what's up? Reper pa kreis no manis saka, kas tu esi? Daņiks, Rīga Actuals, what's up? Ok, pēc izlozes pirmais sāks Daņiks. Ierodam vēlreiz troši šim battlam! Randoms. Nē, labi, paskatāmies tālāk. Bet tev tas Dībo nedaudz neatgādina no Harry Pottera. Ķipa ir tas Harry Potter, tas brālēns, sliktais, tas Dudlijs, kā viņam bija. Nesapratu, man jāpaskatās. Jā, viņš kā iedomājies, ka tas Dudlijs būtu nedaudz tāds... Dudlijs? Kurš ir Dudlijs tagad spēkšņā? Tas Dībo, viņš man nedaudz atgādina to Dudliju. To mazo pušu. Pastīsimies. Whatever. Aiziet, Melošēk. Pirmais rauns, let's go. Vai balsā augļā. Dēm, Daņi, ko tu atkal dari? Dēm, Daniel, te ir pretība arī. Viņš domā cauri brauks un arī vadīs, bet ekspektācijas skan kā Parīz. Čom šaubās vai man? Vajag skaidrāk. Aiziet. Izklaudē tautu, ka manis kruķi. Ko tu darīsi? Tu ģērbsies ārā atkal? Jā. Likās smieklīgi. Jā, bija rītīgi. Dēm, Daņi, ko tu atkal dari? Dēm, Daniel, te ir pretība arī. Viņš domā cauri brauks un arī vadīs, bet ekspektācijas skan kā Parīz. Čom šaubās vai man pazīst? Esmu smalks, ja tu man to prasīs. Griežs plāni kā ar papīru nāzīt tavu dalību. Seriāli glēcnes dalīt. Stāvfons spīt kā fosfors un tavu vinu. Nāksies postfonu. Tevis kāpsēja no bomba. Sezonā būs man tikai crossroads. Caur dūmiem reiz steid nosmog. Tik Dībo beigās viens nosmog. Es gribu, lai tevi nosmogs, jo pēc viena raundu tu sāc jau kost rokas. Es atceros, ka pa tiem pieteikumiem skatoties, mums tur kaut ko, pēc tā pieteikuma izstās, ka viņam ir 30 plus. Tagad tā neizstās. Nē. Čeko nomet L un sūkā Dībro, nomet L kā viņa sūkās Dībo. Tavā dirsā bija daudzi hidro, sudru pimpi, spēlē lingo reps. Nomet L. Nosmogs, jo pēc viena raundu tu sāc jau kost rokas. Čeko nomet L un sūkā Dībro, nomet L kā viņa sūkās Dībo. Tavā dirsā bija daudzi hidro, sudru pimpi, spēlē lingo reps. Savu piestāvu pa dekoratīvo, ja grūti tādu sūtu saturu dīlot. Labāk būt inkognito, nekā dzīve reiz skrīv ar Dīvo, blē. Castle competitions, kad man te pretī, blē, batlo silvers. Brunājās savs bedī bēg biros, lai savāt šito, kad sviņu iznest man te ir zero interest Dībo beigās. Man liekas, uz vietas nes sūda nevar saprast, ko viņš saka. Tagad mēs apmēram saprotam, bet es arī dažus vārdus līdz galam viņš tā kā nokuļu bišķi. Bet uz vietas izstāsta, ka neķer neviens baigi.
Tā šito flow vismaz. Tikai titos viņi rindās ir pilns ar sīto. Lētā huņa, bet viņš prasa izsolo. Tak paņem sev bišķi to zempiku, padar to ķermeni par savu templi. Es zinu, ka gangsteris tu tāds skeptis, tu izskries prom, tur menti. Huidzim, vai tu esi ieradies, tev skaties lejās nāk ietu piens. Es nezinu, kāds tev pietru vietas, bet dībo mājās un skries vietas. Kāpēc tu repo, bet es tev neticu. Sajūt, ka es tik kāda remix, tev šietu hārds, ka ne gana epis, bet beigās es tik gada relikts, ka tu nemīs. Tas nav precīzi. Izskaties pēc pundu salā vecīši, saka sudrapu fam, bet izskats avangars tavs lūk, saka būt loham galvenais pāns. Tu tā beigas. Tu tur bija par sudrabu fam, kas es teicu, ka viņš tajā... Gangā, jā, bet tad viņš teica arī avangards kaut ko. Bet es īsti nesapratu, ko viņš... Bet viņš tās beigas. Mēs varam pamēģināt noklausīties, bet jā, man liekas, tur otrais nepaliks labāk. Avangards tavs lūk, saka būt loham galvenais pāns. Jā, diemžēl. Man liekas, ka noteikti nebija slikti, bet viņš labi noturēja. Bet būs pa īsu, man liekas. Super, LKI Dībo ir jāatbild, let's go, Melošīgi! Panama, show myself. Daņi! Pieteikumā domā tavi bari, visiem dolbīči iztapīsies spēlēt futeni, mums nevajag betlos hobijistus, metu ārā botus, nevajag vesti gloku, tomēr Daņiks ļoti foršs, runājot par vesņenoku, esi loks, sapriecājies pimpi, domā slavēs kāds, troksni dabūsi no pūļa, tik ja Bruno pajautās, bet nebēdājies brālīt, ja tavs spiediens ir par lielu, jo to, kā tu te biji, aizmirsīsim jau pēc dienas. Bet mani nākot vajag sāpīgas lodes, kad tu izlemdot man galvu, tā ir prātīga doma. Kā tu repo ļoti hard, bet tu izskaties tik mīlīgs. Kad repo Dībo, ja kā nāksies apdrošināt dzīvību, bļaļ pusīs betlā cenšas pimpis būt, bet viss ir dīsā tur. Dībo Daņiks betlo šodien, visiem zināms iznākums. Tur bija tika pieminēts Jēkā, ka viņam nāksies apdrošināt dzīvību. Es īsti neatceros, kas tur bija, bet kaut kāds tur laikam pagājušā sezona bija Kipiši, Jēkā bija žūrijā. Un laikam kaut kas viņam tur ir aizķēries no tiem laikiem, kaut kāds naids. Kā jums liekas, draugi, kā jums šitais battles izskatās? Viņš atnācīs uz battliem repot, neiet savā istabā. Dodu tikai dūmus, tad, kad aizver manu šīberijā mani panti nasa, jo tie vienmēr notur līmeni. Tā bija tāda dodu tikai dūmus, kad tu aizver manu šīberi. Tas ir gan, ķipa, ka tu viņu tā kā nokaitini, gan arī tā kā burtiķi pečkai, ja tu aizver šīberi, tas tā. Aizver manu šīberijā mani panti nasa, jo tie vienmēr notur līmeni. Runājot par nasu, Daņik betlu pacelt neiznāks, jo rīmes tukšas kosmos Daņiks raksta tikai space bārus. Elbakjāna apskāvienos būsi geto. Tev liekas pelni super, vairāk saņemu es neto. Neklausos, ko kāds saka, kam... Kas tikko bija, brā? Tā kā... Kas tur fonā tagad tieši šajā brīdī aiz viņa ir? Kāds jokers. Bet kas... Jokers tur. Kas tikko tur notika? Es slēgšu ārā. Vēl viens šitāds gājiens un es slēdzu ārā, es eju prom. Tev liekas pelni super, vairāk saņemu es neto. Neklausos, ko kāds saka, kam tas ir vajadzīgs. Es rīmēju tik smart, watch, skaitu tikai ideal. Dībo nāk uz betliem, Dībo badā, Dībo vajadzīgs viss. Daņiks nāk uz pretiem, Dībo pretī, sanāk laizīt dirs. Šaubos, kā vēl gaidīts tiks, visiem devis sirdstrieku. Dībo atsities ir tēvā, Daņiks ir pret izlietni. Tas jau nekas traks, tas jau nekas traks. Atsitos es tēvā, Daņiks atsitās pret izlietni. Tas jau nekas traks, tas jau nekas traks. Atsitos es tēvā, Daņiks, visi kopā jau, tas jau nekas traks, tas jau nekas traks. Atsitos es tēvā, Daņiks atsitās pret izlietni. Tas jau nekas traks, tas jau nekas traks. Atsitos es tēvā, Daņiks atsitās pret izlietni. Pants. Tas bija pa daudz. Bet tu nejūti? Es nejūtu. Nē, es jūtu, ka bija pa daudz un jūtu, ka tu nejūti, bet... Tev nelikās, ka, ja salīdzinājumā tagad tie pirmie raundi tam, Daņiks tā konkrēti normāli močī, bet tas Dībo kaut kādā putrā gāja, tur nebija nekas tāds, es nezinu, likas kaut kāda putra nedaudz viņam, kaut ko makarējās, kaut kas nesaiet. Kam tā dod pirmo? Pagaidām Daņikam, man liekas. Bahuiz, es atkal nevienu. Es saprotu, ka nav te nekas, wow. Jo es teiktu, ka bija diezgan, manuprāt, līdzvērtīgi.
Un ir jāstāsta vienkārši, kurš kaut ko izšaus tālāk. Es pagaidām uz to Daņiku lieku, tāpēc, ka man tā šitās beigas, kur viņš te nokūla reāli tur kaut ko. Daņiks arī beigās nokūla. Tā atšķirība vienkārši bija tāda, ka tu saprati, ko tas Dībo teica, bet ko Daņiks teica. Dībo labāk leksika. Tā kā, kāda leksika, dikcika, sorry. Bet tas vispār tās beigas kaut ko noņemās. Tas ir, pietrūka tur viņam. Uztais īsāku pāntus, nezinu. Bet tagad ar tiem kaut kādiem, tiem hype momentiem un piedziedājumiem, tas ir tāpat kā ar jokiem. Tu nekad nezini, vai viņš aizies vai neaizies. Jā, bet ne jau šitāds. Come on. Bet labi. Come on, veči. Jau, palādījum, kā jums patika pirmais rauns? 3-7-1. Man tāds pašs sajūts, ejam pie otrā raunda. Daņikam ir jāatbild, Melo šeit, let's go! Jā, laikam neviens nav baigās sajūsmā. Melo var bišķiņ gīļus, bīt skaļāk. Baiklūs. Jā, būs labi, paldies. Šeit ir nopietnas lietas, mēs esam slepkavības nodaļā. Tavis ķermeņa daļas pēc batla nemierīgas nomaļā stāv un posī viena uz otru. Neko nerunāja, tad, kad ir kopā tev kļūt, ir efektīvi un nereāli. Man prieks, ka tev kādreiz kaut kas sanāca, bet tagad te lūdzies dzīvot tā kā baznīca sabāc šito cūku pazemot. Šodien tas man nebūs harāms, tev virsū cukuru bēš, tavas beigas kļūs saldāks. Tev nāksies tagad dzīvot savu šaubu ēnā. Es nāku iekšā, bet tu rikšo man pa pēdām. Tad tavs papēdz deg un tev kļūs karsti kedā. Tu būsi pirmais arā, tu redzēs visi uz tā lielā ekrāns ar metastāzēm. Es tev sagādāšu te ekstās pa vēnām tavām smalki plūdīs cehā un arī bez tas. Man daudz saka, Daņik, tu tā kā esi empāts, bet ja man ir jārepo pret lovakiem slēdz iekšā man sempāks, Dīvo tev griežu krieviski otrādāk un prosta apēt. Pēc batla gabalos dalīs nevarēsi atrast kartēs. Man nav... Es gribu saprast, ko griez otrādāk? Empāts, bet ja man ir jārepo pret lovakiem slēdz iekšā man sempāks, Dīvo tev griežu krieviski otrādāk un prosta apēt. Pēc batla... Es tev griežu krieviski otrādāk? Gabalos dalīs nevarēsi atrast kartēs. Man nav armēņu čomi, bet tev būs glāzē arsēns. Es te būšu jaunā strāla, celšu ampēru apmērs. Man mašķi paņķi nebūs, es to pisīšu kājām. Tu man jautās, lai vajag, bet tev teikšu, tev tā vajag. Tu kreklu vilks no to stresa, bītum līdz. Es tev svīzīju vīta batlā, tagad vēl liktenī ir plais. Es nāku te uzvarēt, bet tu prosta pulī pastāvēt pēc tam. Tu esi tikai minī uzdevums te manā sveikostā. Man prasa tev mest ārā. Es saku momentālais pārtu vai filmai beigas plīs tev membrā. Nu šitās es trāc, kad jautāju pārī beigas sūtīt. Es pat nevaru saprast, ja godīgi, vai tas ir flows, vai viņš vienkārši ātri runā. Es nezinu, ko viņš grib pat pateikt. Tur nav tāds. Jo tas sakās kā storytellings. Viņš sāk stāstīt to ainu, ka tas LKI Dībo tur kaut kādā crime scīnā sagriezts gabalos, visi tur kroči. Un kas notiek tālāk? Tad viņš tur gājas kaut kādu baznīcu, kaut ko lūdzās, tad kaut kāda armēņu čomi viņam ar ratu, tur kaut kāds tāds tur prikols bija. Pa vidam bija kaut kāds tur lines, es vismaz pēc serpentīna varēju redzēt, ka viņš pierakstīja kaut ko, kas bija krūtē, es palaidu garām, viņi zina, kas tur bija. Jā, davai ejam tālāk. Kaut kā. Jā. Zinu, ka kaunies jau tavu masa pārsniedz tavu limitu, te visos augstumos, kad iepakošu tevi, zīmīgi, ka ļaus to. Es iepakošu to govi pa skrīverīgos saldumos, pāns. Okay. Jā, bet ko tas īsti nozīmē, neviens nezina. Zinu, ka tas vienkārši izklausījās smieklīgi, bet ja tā, ja sāc par to domāt. Nē, es iepakošu šo govi pa skrīverīgo saldumos. Nu jā, ja tā skrīve ir gotiņas. Es saprotu to referenci vienkārši, ko tas īsti nozīmē. Zinu, ka tas neko nenozīmē. Tāds didn't make sense. But... Jā. But, Ok, let's go! LKI, gatavs? Aiziet vēl, šeit! Kā vispār sezonā ar apšaubāmu flow var tikt, vai ir palādījumā kāds, kas šim bomāram tic? Batlā izvedu no rāmjiem, lai tu domātu sliktu, un upuri pēc batla mājās kolāžā liktu. Vai tev liekas, esi dzirdējis tu pretīgus tekstus? Pēc šī batla Daņiks jūtās kā pēc netīra seksa. Daudzi saka, esmu homofobs, tā tas liekas visiem. Dībo drāzīs tevi ilgi, līdz tev tas iepatiksies, Daņik. Ko palādījumā dari, tev nav kauna nākt? Šādus sprogainīšus katru dienu ēdu launagā, kad stājies tu man
pretī brauc lēnāk pār tiltu, jo ar permu tas ir vienīgais, kā noturi vilni. Tie, kas jūtas nemirstīgi, ātri apēsti tiek dzīvi, tie, kas sita neprecīzi, attapās uz grīdas, un es zinu, par zakšanu man runāt te nav glīti, bet šis students bālos ilgi, līdz atņemšu tam stīpu. Pagājuši gadu es piekāpos, šogad mainam sīžetu, Leksam jādzen bārdu nostau, jānodzen ir fričen, Daņiks nekad mūžā nebūs battle rapā dižens, šodien otrā raunda nakauts nebūs split decisions, var jau būt, kā bītu močīs sinhron, bet šodien tevi pazemošu, bapā pat bez info, pazūdi jau novembrī, šitais nebūs Daņa gads, tev nav bail no manis, tev ir bail pat no tās kameras, esi netālu no rapa, esmu bišķi netālāk, šito līšķi tikai sīst vairs neredzēsiet ekrānā, nerunā par rapu, gribi mācīt mani gaili, tavi panti smid, jo tev ir nāsīs visi laini, bītā eju stulbi, pa ielu kustos gudri, pelnu eiro, ceļu latiņu uz tevi skats par rubli, zini, ka jau papis, tāpēc tagad stulbi smaidi, tavai mammai nepaveicās stārķis atnesa tai gaili, bļa. Okay. Tas beigas bija, man patīk gan tas vārds, gan tur par to rubli un pagaies gribu vēl. Bītā eju stulbi. Nē, vēl. Gaili, tavi panti smid, jo tev ir nāsīs visi laini, bītā eju stulbi, pa ielu kustos gudri, pelnu eiro, ceļu latiņu uz tevi skats par rubli, zini, ka jau papis, tāpēc tagad stulbi smaidi, tavai mammai nepaveicās stārķis atnesa tai gaili, bļa. Ok, vēlreiz, kā jums patīk otrais rauns? Nu, kam otrais rauns? LKI. Jū, vienos vārtos pagaidām. Nu, Es nezinu, es personīgi saku, pirmo es neatdodu, nu, tā kā pirmais ir Nīčs, tā kā otrais ir... LKI. Un tu piekrīti? Nu, zini kā, ja mēs pieņemsim, jo es neatstājam uz Nīču, nu, ja viņam jādod kādam tas pirmā raunda punkts. Es dotu Daņikam, jo tas pirmais rauns kaut kā bija, nu, tāds, ne šis, ne tas man likās tam dībā, bet tagad tas otrais pants, ko viņš uzmauc, tas bija wow. Nu, nebija wow, bet bija labāk. Man salīdzinājums ar pirmo pantu vienkārši tāds pilnīgi pretstats viņam bija. Nevienu vispār personīgu lietu neesmu dzirdējis. Viņi, jebkurš no viņiem abiem varētu visu tā pašu teikt, jebkuram. Jebkurš tur cits varētu pretīm būt. Atieram troks, tu būs pēdējais šajā batlā. Ok, labi. Daņiks, let's go. Melošēk, aiziet. Jogi beidzās. Tas ir drils, blē. Ej! Klauta apgāja, šodien tev teiksim bye-bye. Tu vajadzīgs tik fotka batla ainai. Tu skarbais varis, bet taisīt vaitnai. Tik es tevi dalīšu zālē, kā Wi-Fi. Skaties šī, bet domā tev ir saidai. Neredzu uzvara garām, aizlaiž tavs augums. Neliels high five, gluži kā tavs mini timelines ir. Tev paredzi, it kā tu dīpotā stāvēji. Ķepkurā tavējā pīkotā mapē. Dībota plānoja spīdēt, ka latēt. Nezinu to, ka viņas požums matēs. Līdo man jautājums viens, kāpēc tev tā stumbļa. Verbālā kācē aprekš cīt būs daļa no pazemes. To vieglāk būtu darbā batlu kofers ar to stilu, ko tu pist no omni. Nu, pirmkārt, man ļoti cepīja drils. Šitais beats, es nezinu, jau tā kā viss ir bijis priekš manis. Un viņš arī uzlecis smuki, un viņš bijis. Es atļaušos aiziet uz apakaļ. Oi, mēs varam. Tas bija... Šaudauts tam čūkam, kas bija uztaisīt. Tu vajadzīgs tik fotka batla ainai, tu skarbais varis, bet... Vēl uz apakaļ. Mēs tā kā ambals to pelīt. Klauta apgāja, šodien tev teiksim bye-bye. Tu vajadzīgs tik fotka batla ainai, tu skarbais varis, bet taisīt vaitnai. Tik es tevi dalīšu zālē, kā Wi-Fi. Skaties šī, bet domā tev ir saidai. Neredzu uzvara garām, aizlaiž tavs augums. Neliels high five, gluži kā tavs mini timelines ir. Tev paredzi, it kā tu dīpotā stāvēji. Ķepkurā tavējā pīkotā mapē. Dībota plānoja spīdēt, ka latēt. Nezinu to, ka viņas požums matēs. Līdo man jautājums viens, kāpēc tev tā stumbļa. Verbālā kācē aprekš cīt būs daļa no pazemes. To vieglāk būtu darbā batlu kofers ar to stilu, ko tu pist no omnibus. Jo tava laini bļa makstums līnija, optimus līdo augsta, tu pardēs kaubī. Man dobīs un nevarēs atpazīt body. Valsts noskepku, ko tu nesā šobrīd, tu kepo vairāk par blogger story. Tu cepurē staigāji, nevar savākt domas. Tu esi cietais fujeks, bet būs griezt salā tos tavs potenciāli pagrebā. Nu, bļet, sorry, bet viss ir labi, viņam flows ir labs. Es redzu, ka reizes rāda, ka nevar dzirdēt, laikam zālē. Viņš nav kļūdījies. Bet... Šeit tam nevar dzirdēt. Nē, nu es dzirdu vienkārši, ka viņš saka kaut kādas dīvainas lietas, kas neko nenozīmē. Slikti ir.
man ļoti patīk. Nē, man patīk viņa flows, man patīk, kā viņš skan. Slikti ir tas, ko viņš saka. Ja es nesaprotu latviešu valodu, man liktos bomba. Bet es vienkārši nesaprotu īsti, ko viņš, tā kā, ko tas nozīmē, ko viņš saka. Grieztos karātos, bet mans varu pat lamēri karātos. Mans pančs sūtām karātos, šo būs mans dēls. Vedu ārā tevi karātos. Man šodien būs mans magna opus, pis prom savai Bekai mazgā loks. To šodien man nāksies maksāt bonus par to, ka es plaukstu tas kā lotus. Drušu pis taisīt lokstu, tā centies rādīt savus zobus. Domā, katram būs dabas sos, bet es tev pašam ir tos garumos. Man vajag vienu, varbūt 2, 3 rounds ar bang, bang, līdz tu paralīst. Tavam repam es esmu ateistu, gaļām smaidīs. Tad, kad tu papisīs, tā tava esens ar vienu enter. Imitēt jau reper, tu bijis tabā ar bloku, bet bija tur vieta sāk skaitīt savus karabobļa. Dienu penter, es nezināšu, bet arī tev nezinu. Tu sudra bainis, bet ar blondi vērst, tu vari visu laiku Kas? Enter, imitēt jau reper, tu bijis tabā ar bloku, bet bija tur vieta sāk skaitīt savus karabobļa. Dienu penter, es nezināšu, bet arī tev nezinu. Tu sudra bainis, bet ar blondi vērst, tu vari visu laiku kačāt to konfidenci, lai beigās koncerti kā purni 10 no sudrapu fans. Tavu dalību sezonā reperu fars, tāpēc krāmē covers prom no batliem kalendārā zīmē to, kā gada dienu. Ņem jaunu aprostu dalībnieku. Tā, Labs prikols par to aprocīt. Jā. Principā skanēja viņš labi. Skanēja ļoti labi. Viņš nesapisās. Un kas ir, man liekas, diezgan vērā ņemami uz šāda beata ar tādu flow ātrumu, kāds viņam bija. Viņš nesapisās. Viņš trāpīja uz beata, viss bija labi. Es vienkārši tā kā pat manuprāt, dikcija nebija slikta. Vienkārši viņam vajadzētu varbūt bišķi vairāk papauzēt, kad viņš pasaka kaut kādas lietas, lai tu paspēj saprast, ko viņš teica. Un tā kā iehaipot kaut ko. Un otrs tas, ka viņš kaut ko, tur, es nevaru pateikt nevienu lietu, ko viņš te pateica. Izņemot to aproces prikalu, kas tā kā nav pietiekoši. Ar to grūti būs viņam pacelt. Jā. Es ceru, ka LKI Dībo arī uz šitā beata mācās izdarīt to, kas ir jāizdara. Ne, pagaidām, tā. Zini, kā ir? Okay. Līdz šim pagaidām tas, ko esam dzirdējuši, liekas vājš sniegums no džekiem. Zini, kā? Neliekas, ka būtu kaut kas, kas pavilktu vai tāds, vājš tas battles liekas pagaidām. Bet es, varbūt pagaidām. Labi. Kā jūs patīk, Taņika rauns? LKI ir jāatbild. Tas ir arī 8. Šis battles melošaik, let's go. Tas pirmais vispār ēters. Yeah. LTS on the beat. Yeah. Yeah. Te jau bija jāpis. Tu jau, 10 sekundēm bija jāmaudz. Tavējo karjeru laužu, nastovs pleciem ir paliela kaudze. Taņik man manieru nav, barjeras daudz, metu tev trasē. Prasi man, kā mani pārspēt, šo padauzu sadauzu kāpēc. Taņiks ir sāpēs, pirmais battles un celka ir pārplēst. Varat ļaut šim loham buhāt, viņš nekad netiks pie kaviāra. Tu sēd uz dīrs kā orangutāns un beigās izties pēc paviāna. Uzvarētājs drīz tiks paziņots, Daņiks bazars 0 pazūd kā Krivenčī kazino. Šautauts UK faniem, jums nav jēgas laiku tērēt. Lielais koifis Daņikam, viņš sliktākais ir LVB. Nebēdā par to nenieka, jau teicu, man šīs nāk ļoti viegli. Tavam 10 niecēm es dodu 5 un atņemu sapni kā rotas lietas. Bet tā nav goda lieta, ka tu proti bliesti, kas lika tev mēģināt padlot ir lohi, tev laikam ir jāmaina domu biedrus. Tev vajag otru čomu, lai tu būtu otrais. Viens tu mīz ar knipi nobaid, vēlāk labāk sev niku nomain. Jo tev būs kauns savu seju rādīt. Vienīgais veids, kā tu būsi man tuvu, ir tad, ja mūs saliktu deju pārī. Es eju ālin un neļaušu sūtīt tālāk šito. Tu nevarētu būt blakus mani, esi jūtīgāks par klitoru, Daņik. Tev vispār spēka nav man pretī stāvēt. Kādam tu esi mīļais dēliņš, kādam tu esi debils brālēns. Uz neko spējīgs neesi īsti, atnāk nomokt vienu batlu, pēc tam scēnai lūgties fītus. Es pārliecinošs betlos, bet pat dzīvi šai kā Bostops Dībo repo ir gaidāms hotbox, kamēr Daņiks stum vaigā hotdogs. Turi bazaru vai turi muti, tev šo nav tvērienu, un ja nespēj tu par vārdiem saviem stāvēt, tad sēdies, Daņik. Pants.
Jā, saki tu, ko tu domā, un tad es teikšu, ko es domāju. Nu jā, atkal ņemam vērā laikam to, ka nebija nekāda baigi personīgie. Jā, vienīgais tāds varbūt, vienīgā tāda personīgā, bija daudz vietas, ko mēs noķērām, kur mēs pasmējāmies, Tāpēc, kur bija hypes, vai ne? Jā. Bija arī kaut kāds tur, pa ko tur to Daņika streamiem un Krivenčī kazino. Es to visu nezinu, tāpēc es nenoķēru to referenci, bet, I guess tur kaut kādas vēl references bija, ko citi cilvēki varbūt zina. Bet jā, noteikti tur bija vismaz 3-4 vietas, kurās pasmēties. Turpretī Daņikam nebija neviens. Bet flow ziņā, man liekas, Daņiks paņēma šo. Tīri flows bija Daņikam labāks. Bet saturiski LKI Dībo viennozīmīgi. Vispār viņa trešais pants, manuprāt, izglāba visu bētlu. Jo citādi bija diezgan tā. Dībo trešais pants? Jā, tikko dzirdējām. Vienīgais, kas tas bija sākumā? Tur tāda pauze līdz uzlec uz beat. Tur krietni ātrāk vajadzēja jau sākt močīt. Bet tas ir mans... vai vismaz kaut ko parunāt, lai mēs to neievērojam. Jā, un tas, ka arī visu nenomauca beat. Tad tāds paīzes diezgan bija, man liekas, tāds. Bet stili ir 8 daļa. Nē, labi, man vienkārši varbūt tās ekspektācijas ir lielākas par tiem reperiem, ko viņi jau vajadzēja sagatavot. Es saku, ka Dībo paņēma mans viedoklis. Jā. Pirmais rauns, es varbūt saku, ka es varētu atdot Daņikam pirmo raundu, jo Dībo man kaut kā pirmais rauns neaizgāja, bet otrais, trešais, es uz Dībo lieku. Savas stāvkas. Bet, ko mēs... Kaut gan trešais rauns arī Daņikam nebija slikts. Nebija. Viņš nebija slikts, bet nebija arī labs. Galam saprast, ko viņš grib pateikt. Jā. Man liekas, es nezinu, varbūt tā nav jābūt, bet man liekas, ka, ja tu gatavojies tam batlam, ka tev ir vajadzīgs kaut kāds, arī tas konspektiņš sagatavot kaut ko par to otru savu pretinieku, tā kā paskaties, kā bija Feliksam pret Burlaku. Labi, tā nevar, visi jau nav. Labi, visi nav. Bet, atceries, ka mēs skatījāmies to 2-2, kur kaut vai par to rīta pieri visu laiku bija. Ja tā nav nekā cita vairāk, tu vismaz pa viņu pieri visu laiku. Jā, vienalga. Vismaz kaut ko viņam labi, tur Dībo iemauc tur pa tiem matiem. Jā, bet man patīk, ka viņš teica, ka viņš ir atnācis nomok vienu batlu, izkrist un pēc tam visiem prasīt feat. Tas ir tāds īstenībā spēcīgs pieteikums, spēcīgs komentārs par to, ka, jo tu jau vēl nezini, vai tu tiec tālāk. You never know, kā novērties, bet es esmu uzrakstījis uz lapiņas. Es savā ziņā pat gribētu, lai ir tāds brīdis, kad mēs jau esam uzrakstījuši lapiņu un mums ir jāatdzēš nos, tas būtu rēcīgi. Bet man liekas, tā nebūs. Nē, es arī. Man liekas, ka LKI tas Dībo atcels. Bet drīz jāstāsta šis battles! Otrais battles paliek jau karstāks, pilnībā prieks. Ejam uzreiz pie žūrijas, vai ne? Pirmais, kas teiks, ko dzirdējis un ko redzējis un iedos savu punktu. Es varu pateikt tikai to, ejiet noklausīties viņa debijas albumu vernisāžu. Tas ir galvenais, ierodam troksni! Paldies, tiešām ejiet. Tā. Daņik, man liekas, tev ir mega liels potenciāls battle rapā. Bet es nelīdz galam spēju noticēt visam, ko tu pasaki. Un tas ir saprotami, tā ir tava pirmā pieredze šeit. Un tas ir skaidrs, ka tu esi satraucies, un tas ir normāli. Tam tā ir jābūt. Tas būtu dīvaini, ja tā nebūtu. Bet, ja tu būtu visu nomaucis... Kā domā tam džekam aiz muguras tās rētas ir īstas? Jo, jā, man vienkārši tāds jautājums, tāpēc, ka tur blakus tas džokers, un es domāju, viņi no kaut viena pasākuma ir, vai tās ir īstas rētas? Kāpēc tu man to jautā? Es nezinu, tas ir vienkārši kaut kas. Es nezinu. Tas ir kaut tetovējumiņi. Tā kā tu nomauci 2. panta sākumu, tas būtu vienos vārtos varbūt. Bet šobrīd man liekas, tavs lielākais klupšanas akmens šajā batlā bija pieredzes trūkums. Turpretī Dībo, viņš izskatījās asinskārs. Tu viņam acīs varēja redzēt to deksmi. Par lainiem Dībo bija riktīgi smieklīgs šodien. Tas man patika. Man vienmēr patīk battle, kuros es varu pasmieties. Daņiks arī bija krūts. Man liekas, ka es knapi, bet sliecos uz Dībo pusi. Tikai tāpēc, ka viņš, manuprāt, gribēja vairāk šodien uzvarēt. 1-0 Dībo.
Nākamais punkts var izšķirt kaut ko vai turpināt intrigu. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis mūsu žūrijas dalībnieks. Rapa slikts suns. Tas ir Stefs ierauj troksni! Jo. Es uzreiz pateikšu, man patīk tas, ka tu mēģini taisīt sarežģītas metafors, vispārējo, nebaidies no sarežģītām atskaņām, mainīt flows, bet tavs lielākais klupšanas akmens ir tava dikcija. Es pusē no laika man ir riktīgi grūti vispār saprast, ko tu saki. Ar laiku daudz šitas... Nu, sūta tāda, ka tagad saprot, ko viņš sāk. Tad jau ir pavēl. Tad ir pavēl, jā. Ātrais flows var būt killer flows. Vēl viena lieta, lūdzu pasaka saviem homiem, lai viņi beidz pa kādām sūkāšanām man ausī kliegt. Nākamā lieta, simple flows, simple fucking enerģija. Es turēšu šito īsi. Man patīk daudz tas aprocīts prikols, tas bija riktīgi labs. Turpis vāc šitos aprocīšu prikols, es vienu dienu varu tev iztašīt. Man balsiet pa Dībo. Ok, mēs zinām, ka Dībo ir ticis tālāk, bet ir maksimāli troksni. Lojālākais dalībnieks mūsu sezonā un 371 Battles Serpentīts ierodam troksni! Man ļoti patīk šis battles. Uztaisim lūdzu troksni abiem džekiem. Man ļoti patīk šis battles. Kāpēc? Tāpēc, ka es arī, kā jau varbūt cilvēki zina, es esmu tāds agresīvs tīpa repers, battlos tieši, un man ļoti patīk, ka šitiem abiem džekiem viņiem bija ļoti līdzīga šī te enerģija, battle enerģija, jo viņi abi divi gāja visu laiku furnā viens otram, kas man patīk, es to gribu redzēt. Pa pirmo raundu es gribēju pateikt, Daņiks, tev bija laba schēma, tu biji izdomājis labu to panču schēmu, ļoti patikās. Vienīgais, ko es varu piečakarēties šajā gadījumā, ir tas, ka nevis dikcija, manuprāt, ir slikta, bet uzbūve pančiem pašiem, jo viņš neizskan beigās. Ja tu mauc ātri, tu neatstāji elpai vietu, un tad tas pančs paliek nebūtībā, jo tā tev bija normāla panča. Dībo, es teiktu, ka diezgan līdzīgi mauc līmeņa ziņā, kā Daņiks pirmo raundu, bet tev bija bišķi labāk pančs, tāpēc pirmais rauns aiziet tev. Otrais rauns, Večuk, tev bija crazy enerģija. Tu iegāji pohujā vienkārši. Man tā patika. Atkal bija diezgan līdzīgi. Panču ziņā nevarēju saskaitīt, kuram vairāk, kuram mazāk, bet otro raundu es atdodu tev, jo tev bija tas enerģijas rītīgi labs. Otrais rauns Daņikam. Un par trešo raundu runājot, attieksme atkal bija ļoti labi. Man ļoti patika tavs enerģijas, man patika tas prikols, ka tu nomet zemē to pantīti un visu pārējo. Dībo, tev bija arī ļoti labs enerģijas, bet ko es gribu tev pateikt kā komentāru, neatļauj tam enerģijām aiziet haosā, jo tu bišķiņ jau aizgāji haosā, tu izkriti no bīta pāris vietiņās, un tas ir ļoti svarīgi to saglabāt, ejot turpmāk, tā kā tu jau esi ticis tālāk. Bet stilu tu arī ar pieredzi izvilki trešo raundu, trešais rauns aiziet Dībo. Jā. Nu, rekā. Ok, 3-0. Īstenībā man reāli. Ceturdaļfinālā, Viņš mums nepateica, kam viņš atdod. Tavs sauteks par šo astoņdaļfinālu. Nē, viņš nepateica. Viņš pateica, man liekas, trešais. Bet tas bija saprotams. Ķipa 2-2-1, jā. Ok. Labi. Dībo tiek tālāk ar 3-0. Tas bija 3-7-1 battles. Seko mums pilnībā visur un nāc pasākumiem. Let's go! Jā, ejiet pasākumiem un sekojiet pilnībā visur. Jā, bet man patīk īstenībā, kā Serpentīns. Man vispār patīk, kā viņš tā kā tehniski detalizēti pastāstīja par katru raundu, kas viņam tāpēc, patīk, kas kas nepatīk. Nē, tas tā ļoti tehniski, tas bija šautauts Serpentīnam. Tā kā jā, laikam teiksim paldies, jā, kas skatījās. Noskatījāmies, centīsimies maksimāli ātri šo visu publicēt, lai jums ir ko noskatīties un salīdzināt. Jā, mēs gatavosimies laivam. Ko mēs tajā laivā vispār darīsim? Nezinu. Man nav ne mazākās nojausmas. Kaut ko freestylosim. Gan jau šitā patās pļurkstēsim un mēģināsim. Spēlēsim spēlītas kaut kādas muštās. Inbox spēlītas. Jā, ok, inbox paspēlēsim. Bet mēs taisīsim kaut kādā, es nezinu, es to tā redzu, ka tas varētu būt kaut kāds sestdienas rīts. Nē, cilvēki pamostās, jā. Mēs varam, es nezinu, kaut kāds 4 stundas mēģināt. Likt mūziku, kaut ko tur runāt. Varbūt mazāk, varbūt tas vispār pārspīlēju šobrīd, bet es tā kā ideja, ka mēs varētu likt kaut kādu mūziku, par kuru mums nemaksās autotiesības. Nē, atradīsim no kopierēts mūziku. Jā, kaut kādas polfoniskās melodijas. Un tā. Jā? Jā, es jau jūtos jau ceļa kājā. Jā, paldies, ka skatījāties. Jā, sekojiet mums šeit, uzspiežiet subscribe, like, iekomentējiet. Sekojiet Salvi mašīnai.
Nākiet pie manis ciemos, tā kā es strādāju. Jā. Nē, izkūl. Mēs ieliksim aprakstā, kur Rihards strādā, lai var nākt ciemos bombīt viņu. Bet nē, viss kārtībā. Labs ir tā kā, izbaudiet adventu un Ziemassvētkus un pērkiet dāvanas. Mīliet tuvos, mīļos. Mīlēt arī tālos. Jā. Atcerieties par visiem, kas ir tuvu tālu. Jā, labs ir.